ļoti viegli ir sākt teikt, es tev nepiekrītu, šitas nav pareizi, un tas nerada psiholoģisko drošību. Darbinieki jūtās pilnībā tā kā piederība un iekļaut savās darba vidēs. Tur bija tikai 29%, kas īstenībā ļoti zems. Ļoti. Cilvēks ienākot no malas, viņš saka, kāpēc jūs darat tā, kāpēc jūs darat šādi? Savukārt tiem kolēģiem, kas bankā ir bijuši 30 gadus, mēs vienmēr tā esam darījuši, vai ne? Līdz pat 75% no tavas profesionālās vai karjeras izaugsmes ir atkarīgi no emocionālās inteliģences. Un, lai cik tas nebūtu bēdīgi, mēs redzam, ka tie klienti, kuri cieš no finanšu krāpniecības, cieš atkārtoti. Laipni lūgti raidieraksta Cilvēks un organizācija 5. epizodē. Mani sauc Agnese Cimdiņa, esmu šī raidieraksta vadītāja, biznesa antropoloģe un PricewaterhouseCoopers dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja Baltijā. Šī raidījuma viešņa ir Ieva Tetere, SEB bankas vadītāja, līdere, kuras profesionālais ceļš vienlaikus ir gan par personīgu drosmi un izaugsmi, gan arī praktiska, daudzpusīga pieredze mūsdienīgā vadībā. Tātad ar Ievu šodien runāsim gan par viņas līderības sākumiem un pagrieziena punktiem, par to, kas iedrošinājas un kas kavējas līderības ceļā, par to, ko nozīmē vadīt lielu finanšu organizāciju laikā, kad cilvēcīga pieeja, iekļaušana un taisnīgums kļūst vienlīdz svarīgi kā stratēģija un rezultāti. Labdien, Ieva! Sveika, Agnese! Paldies, ka piekriti sarunai! Paldies, ka uzaicināji! Un sākt šo sarunu es vairāk gribētu ar atskatu atpakaļ uz tavu līderības ceļu. Par ko tu bērnībā vēlējies kļūt un kā tas sasaucas ar tavu šodienas lomu? Es domāju, ka tāds grūts jautājums, jo tajā laikā, kad es augu un paskatoties atpakaļ uz manu bērnību, mēs jau bijām ļoti norobežoti no tādas lielākas pasaules. Tu droši vien bērnībā gribēji kļūt par to, ko tu redzēji sev apkārt. Un tas tuvākais, kas varbūt bija skolotāji. Arī mana mamma bija pedagogs, un līdz ar to droši vien tas pirmais bija, ko tad tu varētu darīt, tu varētu mācīt bērnus. Un lai cik tas nebūtu dīvaini, bet mana pirmā izglītība arī ir pedagogs, un es pat esmu strādājis kā skolotājs. Tā kā var jau būt, kad es arī tagad sevī jūtu to garu, ka es gribu, lai kolēģi ap mani aug un vairāk iedot viņiem, mazāk varbūt sevī. Kādu skolotāju tu biji? Ko tu mācīji tieši? Es mācīju angļu valodu. Vai, tik interesanti. Tas to es nezināju. Kad tu pirmo reizi noticēji, ka tu arī varētu vadīt banku? Un tas jau ir jau šajā gadsimtā. Es teikšu tā, man piedāvāja vadīt banku vairākas reizes, un vairākas reizes es atteicos, jo tā drosme, tā kā teikt, jā, es to varu, man pietrūka. Un tāpēc šodien es vienmēr saku sievietēm, ka ir jāsaka jā, arī pat tanī brīdī, kad varbūt liekas, ka tā kā nav visi tie ķeksīši tajās prasībās, ka tu nevari atķeksēt pilnīgi visas tās prasības. Un varbūt, kas atturēja, es domāju, ka arī tas mazliet tās bailes no tā, kā ir būt pirmajai personai, cik varbūt tu kļūsti vientuļš. Un kaut kādā ziņā, es domāju, arī varbūt tas sievietes vīrieša loma tajā vadībā man arī toreiz biedēja. Bet tas nozīmē, ka kāds tad saskatīja tavu potenciālu ātrāk nekā tu pati, vai ne? Te man noteikti jāsaka, ka man ir liels paldies visiem kolēģiem, kas man ir bijuši apkārt, maniem vadītājiem. Es esmu strādājis arī 10 gadus PricewaterhouseCoopers, un es domāju, ka man ir jāsaka liels paldies tā laika vadītājiem. Toreiz Nils Melngailis, Gordons Latimirs. Tie bija tie kolēģi, kas varbūt mani pastūma. Nils pastūma uz to, ka es vispār iegāju finanšu pasaulē, jo es kļuvu no tulka par auditoru. Un Gordons savukārt bija tas, kurš teica, hei, paga neskrien nekur vēl prom, paliec PricewaterhouseCoopers un paskaties, ko tu vari iegūt no uzņēmuma. Un tas bija tas brīdis, kad es aizbraucu strādāt uz Londonu. PricewaterhouseCoopers birojā Londonā 2 gadus.
tā Londona iedeva milzīgu grūdījumu, un tāpēc es esmu ļoti, ļoti pateicīga tieši vadītājiem, kas man ir bijuši blakus. Nu, tāpat arī bankā. Es domāju, tik izcilu un tādu atbalstošu vidi, kā SEB bankā reti kur droši vien var atrast. Jā, interesanti. Es domāju, cik viegli pateikt nē tādam vilinošam piedāvājumam. Nu, redzi, kas ir vilinošs. Tu jau tomēr apzinies, viens vilinošs varētu tev būt, kad kādam tā ir varbūt vara, jā, es gribu, kādam tas ir tā kā respekts, es būšu vadītājs, kādam varbūt tā ir nauda, bet tev jau nāk arī tā otra puse, tā milzīga atbildība. Un tu nebaidies, ka tev varētu vēlreiz nepiedāvāt, jo ir jau tas teiciens, ja tev kāds piedāvā iespēju, kam tu neesi gatava, nesaki jā, un tad izdomā, kā tu tikt galā. Es nebaidījos, jo man laikam nav nekad bijis tā, kad man tieši to pozīciju vajag, un ka es tā kā ļoti, ļoti uztraucos par to, kas būs, ja man nepiedāvās. Jo kaut kā man ir tā pārliecība, ka droši vien vērsies citas durvis, un varbūt ka tas arī ir pareizi, ka es nepieņemu tieši šo pozīciju. Un man ir bijis arī citos darba piedāvājumos, kad es esmu vairākas reizes tā kā, nepiekritus dažādu iemeslu dēļ, varbūt savu vērtību dēļ, varbūt kāds ētisku apsvērumu dēļ. Un kā tu arī saki, man ir teikuši, bet trešā reize vairs nebūs. Jā, bet es nekad neesmu nožēlojis, ka tā trešā reize nav nākusi. Tā kā ir noteikti jāizvērtē tās savas, man liekas, ka vērtības, un tas ir ļoti svarīgi. Es nekad nevarētu strādāt uzņēmumā, ja manas pamatvērtības nesaskanētu ar to, kā uzņēmums darbojas un kas uzņēmumam ir svarīgi. Jā, labi, pie vērtībām mēs atgriezīsimies pilnīgi noteikti un veltīsim tam diezgan daudz laika šajā sarunā. Bet jā, arī tas, ka tu esi sieviete bankas augstākajā amatā, vai tam ir kāda nozīme, tavuprāt? Redz, man vienmēr gribās atgādināt, ka tas, ka es esmu sieviete, tas nav ne mans nopelns, ne sasniegums. Tas vienkārši tā ir. Jā. Un man vienmēr gribās teikt, ka neturiet to kā tādu kārti, ko jūs tagad izspēlēsiet, vai arī kā kaut ko, kas jums ir šķērslis. Tam būtu jābūt sekundāri. Primāri tev ir jābūt, kas tu esi, ko tu gribi sasniegt un kur tu ej. Protams, ikdienā strādājot, ir brīži, kad tu to izjūti. Jā? Tad, nezinu, atkāpies, padomā, vakarā maza refleksija par to, kā par dienu ir gājis un ko varbūt tu vari darīt citādāk. Ja? Un atstatīt sev varbūt mazliet no tās atšķirīgā dzimuma pieņemšanas, nepieņemšanas, jo ikdienā jau tu saskaries ar to ļoti bieži. Un ne tikai bankas vadībā. Es domāju, ka jebkurā vadības lomā sievietes noteikti ik pa laikam saskarās ar citādu pieeju vai attieksmi pret tevi. Jā, tas dzimuma loma jautājums, protams, ļoti aktuāls. Arī runāt par dažādības vadību, par ko mēs arī šodien runāsim. Bet tas jau arī neatiecas ne tikai uz sievietēm, ka it kā tās sievietes nesaskat cilvēku, bet citreiz arī mēs tās vīriešu lomas kaut kā ļoti virspusēji skatām, un mums šķiet, ka vīrietis ir vīrietis, sieviete ir sieviete, bet mēs kaut kā nepievēršam pietiekami daudz uzmanības un necenšamies saprast, kas tad ir aiz tā dzimuma, ja? Jo neviens jau nestrādā tikai kā dzimums. Ja? Tas ir ļoti plašs jautājums, un varbūt, ka šodien tā nav tā īstā tēma, bet es arī ļoti bieži saku, mēs daudz runājam par to, ka mēs varbūt neiekļaujam sievietes. No otras puses, paskaties, cik daudz, teiksim, ir visādas iniciatīvas, kur par to mēs runājam. Konference līdere, novatore, dažādas grupas. Un brīžiem man liekas, vai mums vispār ir tad vīriešiem tikpat daudz fórumu vai tikpat daudz iespējas par to runāt. Jo es domāju, ka viņiem ir tieši tikpat daudz jautājumu un tikpat daudz tādas sāpes kā sievietēm. Un tāpēc, jā, es domāju, ka tā ir apusēji plaša tēma. Jā, noteikti. Tad arī mēs skatāmies uz demogrāfiskiem rādītājiem, uz dažādu veidu statistikām, tad mēs redzam, ka vīriešiem, īpaši Latvijā, īstenībā iet daudzajā ziņā grūtāk. Tas, protams, nenozīmē, ka tagad sievietēm vajag mazināt iespējas, bet kaut kā tas līdzsvars, manuprāt, būtu jānotur. Bet, labi.
Joprojām par to līderību. Un, protams, tā mūsu priekšstati par dzīvi, par vērtībām, tie jau rodas laika gaitā augot, iespējams, arī bērnībā, tie cilvēki, ko mēs redzam sev apkārt. Vai tu vari atcerēties kādas savas tādas agrīnās bērnības vai jaunības pieredzes, kas ietekmē tavu izpratni par labu līderību? Jo mēs jau augām laikos, kas tomēr bija ļoti atšķirīgi no mūsdienām. Laika bija atšķirīga, bet droši vien jau ka kaut kādas vērtības tev ieliek jau ģimenē. Un tad var teikt paldies vecākiem, un lai cik tas nebūtu dīvaini, bet tur droši vien tā līderība nāk, jo mēs esam ģimenē 5 bērni, un es esmu vecākā. Tā kā vienmēr kaut kur tas ir zemapziņā bijis, ka tu kā vecākais uzņemies atbildību par jaunākiem un mēģini viņiem palīdzēt. Un tas droši vien tev ieliek to pirmo saknu un to punktu. Bet tā kopumā es domāju, ka kas man ir varbūt vedis pa to dzīves ceļu un kāpēc es esmu tur, kur es šodien esmu. Es domāju, ka man vienmēr ir neatstājusi ziņkārība, tāda pozitīva ziņkārība, saprast, kā tā pasaule izskatās lielākā skatījumā, plašākā skatījumā. Ja man kāds saka, izveido šo atskaiti vai uztaisi šo prezentāciju, man vienmēr gribās zināt, kas viņu lasīs, kāpēc es viņu veidoju, kā tas izskatīsies tad, kad tā prezentācija vai atskaita vai Excelis dzīvos savu dzīvi. Un tāpēc es vienmēr laikam esmu bijusi ieinteresēta saprast, ko dara tas mans vadītājs un kā es varbūt varu viņam vienu solīti palīdzēt. Tas tev arī noved, ka tev vairāk uzticās, tu gribi izdarīt mazliet labāk, mazliet vairāk, un tad jau arī tevi novērtē. Un, kā es teicu, man noteikti apkārt ir bijuši ļoti labi vadītāji, kas ir pamanījuši tās manas spējas ātrāk, kā es varu būt pati. Jā, un tas ir tas lielais jautājums, kā mēs pamanām to potenciālu arī savā komandā, vai ne, savos darbiniekos. Un tas ir būtisks arī iekļaujošs līderības un dažādības vadības jautājums. Kā mēs to potenciāli saredzam, vai mēs to redzam tikai dzimumu vai tautību, ja, vai kaut kādas īpašas vajadzības, vai mēs tomēr pievēršam uzmanību tam potenciālam. Un kas ir interesanti, ka mūsdienās jau saka, ka arī pieņemot darbā cilvēkus, ka mums ir jāspēj izvērtēt tā cilvēka nākotnes potenciāls lielākā mērā nekā tā pagātnes pieredze. Un tad, jā, varbūt pievēršoties komandai, arī interesanti, ka tu iezīmē, ka tu esi vecākais bērns ģimenē, 5 bērnu ģimene, tā ir kupla ģimene. Un to jau arī var varbūt nodēvēt par tādu mazu komandu, vai ne? Un velkot paralēlis starp ģimenes komandu un starp komandu darba vidē. Ko tas iemācījusies no savām komandām? Kā tas tev palīdzēja saukt? Man liekas, ka lielākais, kas ir jāmācās, un es varbūt varu teikt, ka es esmu iemācījusies, bet noteikti jau tāds īsts līderis ir tas, kurš apzinās, ka viņš joprojām mācās. Bet es teiktu, ka tā ir uzticība. Uzticēties, un to man ļoti labi iemācīja 2 gadi Londonā, jo tad, kad es aizbraucu uz Londonu, auditors, toreiz es biju menedžera amatā, un arī Londonā es biju menedžeras vadītājs, ja, kur tev jāvada ir komandas, kuras tev katru reizi mainās, un tu esi vidē, kur tu neesi eksperts, tu nezini ne nodokļu sistēmu, ne banku uzrauga prasības. Un tev ir jābūt vadītājam. Un tas man ļoti iemācīja prast uzticēties komandai, jo es citādi droši vien nekādu nebūtu varējusi vadīt komandas tur. Un, protams, atbraucot atpakaļ, tā bija zelta vērta lieta, ja? Kā saka, Skandināvijas zelts uzticība. Otrs, es domāju, ieklausīties, dzirdēt komandu, nerunāt komandai pāri. Tur man nāk prātā Jura Rubeņa teiciens, kurš teica, ja mēs visi klausītos vairāk un mazāk tā kā runāt, bet tiešām mācītos klausīties, cik dažādāk un cik atšķirīgi būtu pasaule, ja mēs viens otru vairāk dzirdētu. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, jā, klausīties, ko saka tava komanda, un ļaut viņiem izteikties. Jā. Interesanti, ir daudz, kas norezonē no tā, ko tu saki. Klausīties, jā, tas ir viens, bet otrs ir kā te panākt, lai tie cilvēki arī varētu droši runāt, vai ne, komandā, jo
Nu, un ko tad ikdienā darīt, lai cilvēki tiešām justos psiholoģiski droši runāt, lai viņi justos sadzirdēti, novērtēti, piederīgi, lai viņi spētu runāt par nērtiem jautājumiem, par sarežģītiem jautājumiem. Jo mēs ļoti bieži runājam par psiholoģisko drošību kā kaut ko, kam būtu jābūt. Un modernās organizācijās, manuprāt, tā psiholoģiskā drošība tiešām būtu jābūt, ja mēs gribam, lai cilvēki strādā efektīvi. Bet tad arī nereti ir tie pārpratumi, ka kā psiholoģiskā drošība ir kaut kas tāds, kur kāds tev zīda cimdiem apčubina un ar tevīm kaut kā varbūt maigāk strādā, bet tajā pašā laikā tā psiholoģiskā drošība jau nozīmē arī to, ka tu vari būt kritisks, ka tu vari atļauties teikt to, ko tu domā, un ka tu vari runāt par nērtiem jautājumiem, par sensitīviem jautājumiem, jo tā vide nav droša, visticamāk, tu necelsi gaismā. Vai baidīsies, īpaši, ja tu neesi vadītājs, un kā tad tu to līdzsvaru panākt? Te ir daudz jautājums, ko tu pajautāji vienā, vai ne? Un tas recepts jau nav tik vienkāršs. Es domāju, ka es vienmēr cenšos savās komandās pirmkārt ļaut, ja ir jautājums, par ko tagad vajag diskutēt, ļaut izteikties visiem kolēģiem vispirms un neuzlikt savu viedokli galdā pirms pārējiem. Jo tikko vadītājs pirmais uzliek galdā savu viedokli, pārējie apklust. Tā tad jau ir zināms. Tad ļaut izteikties. Nekad nekritizēt to, ko pasaka. Visi ir jāuzklausa. Bieži vien tas, ka cilvēks drīkst runāt, izteikt savu viedokli, un pat tad, ja pēc tam, teiksim, tas lēmums tomēr nav tāds, kā kolēģis ir gribējis, un tomēr mums ir jāvienojas par kaut kādu citu lēmumu, kas varbūt ne visiem ir pieņemams, tas vien jau, ka tu esi izteicies un ka tu esi dzirdēts, man liekas, iedod ļoti lielu tādu gandarījumu sajūtu, un arī varbūt iedod tev iespēju pieņemt to citu lēmumu. Jo tu esi sadzirdēts. Ja tev vienkārši lēmums nāk no augšas, hei, tā mēs darīsim, ir ļoti grūti pieņemt. Tāpēc es vienmēr esmu par to, ka ļaut cilvēkiem izteikties, ļaut izventilēt savas lietas, savas domas, savas bažas, un tad kopā pieņemt lēmumu. Bet tad, kad tas lēmums jau ir pieņemts, pat ja sākumā varbūt mums visiem nebija pieņemams, tad gan mēs ejam kopā vienā virzienā, neatkarīgi, vai varbūt visi pilnīgi tam noticējām, bet tad, kad ir pieņemts. Kas vēl varbūt par to? Vienmēr iedot atgrieznisko saiti. Un tāda mans tips un triks, kādu atgrieznisko saiti, jo tanī brīdī, kad ir saruna, un ja ir grūta saruna, un cilvēki nāk ar kritiskiem viedokļiem, ļoti viegli ir sākt teikt, es tev nepiekrītu, šitas nav pareizi, un tas nerada psiholoģisko drošību. Tas, ko es saviem kolēģiem saku un ko es pati mēģinu praktizēt, iedot tanī brīdī atgrieznisko saiti caur to, kā es par to jūtos. Un nevis kritizēt to otru, teikt, šī brīdī es uztraucos par to, ka tas nebūs pieņemami. Man ir kauns, ka mēs nevaram vienoties, vai, nezinu, vai ka mēs nezinām to, vai varbūt es jūtos apjukus. Iedot caur to, kā tu jūties, nevis kritizēt otru. Un man liekas, ka tas rada to sajūtu, ka hei, mēs varam runāt par to, kādas ir mūsu emocijas, kā mēs par šo jautājumu domājam, un pēc tam mēs varam vienoties, kā rīkoties. Brīnišķīgi, tad tu jau arī to emocionālās inteliģences tēmu, kas ir ārkārtīgi būtiska līderības jautājumos, un nesen es vēl pārlasīju tā Daniela Golemana pētījums par emocionālo inteliģenci, un viņš ir apgalvo, ka faktiski 70 līdz pat 75% no tavas profesionālās vai karjeras izaugsmes ir atkarīgi no emocionālās inteliģences. Protams, ka mums jāmācās ar eksaktie priekšmeti, un viss kaut kas cits, bet bez emocionālās inteliģences tos ar jauniešiem mācīs. Bez tās emocionālās inteliģences jau ļoti grūti ir veidot karjeru un izaugsmi, īpaši tad, ja tu gribi strādāt ar cilvēkiem. Un biznesa un organizācija jau, jebkura organizācija parunā ap cilvēkiem, vai ne? Jā, tagad jau mēs daudz par to runājam, un kā tu teici, tu māci jauniešiem. Manā laikā, kad es veidoju savu karjeru, nebija tik daudz iespējas un nebija tik daudz arī varbūt to rūpju par cilvēkiem. Un es šo tavu teikumu pirmo reizi sadzirdēju tieši
PricewaterhouseCoopers laikā, kad es jau biju, tuvu, man liekas, 10 gadus nostrādājusi. Un tad viens no partneriem man teica, Ieva, par to, vai tu kļūsti par vecāko menedžeru, vai tu kļūsti par partneri. Tanī brīdī neviens nevērtē tavas profesionālās zināšanas. Tanī brīdī vērtē tevi kā cilvēku, ja? Kā tu teici, tavu māku vadīt un tavu spēju būt līderim. Un tad man pirmo reizi tā bija, jo līdz tam kaut kā, es arī biju ļoti par to, ka faktiski tava profesionālās zināšanas, tavas tehniskās zināšanas ir tas, kas tev virza. Jā, tāda mazliet atkāpē, jo šajās sarunās mēs arī ļoti bieži reflektējam, mums ir asociācijas ar visu mūsu dzīvi, jo mūs jau veido tā visu mūsu pieredzi, un es atzīšos, ka man joprojām citreiz naktī pamostos no tāda murga, ka es nevaru atrisināt kaut kādu matemātikas tekstu uzdevumu. Ja? Es arī mācījos pirmā ģimnāzijā, kuras matemātika bija liels fokus, bet es esmu vairāk tāds humanitārs cilvēks, un acīm redzot, tās kaut kāds tas stress tiešām joprojām man piemīt attiecībā uz to tekstu uzdevumu risināšanu matemātikā, ka es kaut ko netiek galā. Ja? Un tad es domāju, ārprāts, tomēr, un acīm redzot, to brīdi man šķita, ka tas ir tas svarīgākais, ko no manis dzīvē gaidīs. Un ja es netikšu galā to tekstu uzdevumu matemātikā, tad kas no man notiks? Bet redz, kā viss ir noticis diezgan labi. Bet arī domājot par tavu pieredzi Londonā, ja? Tomēr aizbraucot no Latvijas uz Londonas biroju, un principā tu biji minoritāte līderu lomā, un šai minoritātei līderu lomā šai tēmai mēs veltījām pagājušo podcastu ierakstu, kur mēs runājam ar Ilzi Grasci-Ķibeldi, kas tagad ir vadītāja autobiznesā Vācijā, un kur arī viņi ir minoritāti vairākās ziņās. Un tev jau arī ir bijusi saskarsme ar tādu izjūtu, un arī tur tā emocionālā inteliģence, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga. Kā tad mēs reflektējot ar savām pieredzēm, ko tas nozīmē būt minoritātē, ja? Un turklāt vadošā amatā, kur tev jāvada cilvēki, kas iespējams nav minoritātes, ko tad tas no tevis prasa? Es nezinu, varbūt tu gribi pareflektēt par to, un ko tu no tā esi iemācījusies, kā tālāk strādāt ar cilvēkiem, kas ir, teiksim, izteiktā ziņā minoritātes kaut kādā veidā, jo minoritātes jau navigē kaut kādi citādi, gan organizācijās, gan sabiedrībā kopumā, tāpēc, ka šīs iespējas visticamāk nav tik pilnvērtīgas kā cilvēkiem, kas atkal ir tādā majoritārā pozīcijā. Droši vien, ka tev taisnība. Es teiktu, ka tas laiks profesionāli, tas laiks, tie 2 gadi bija, es domāju, ļoti grūti. Jo tev bija jāpierāda, man tādā gadījumā bija jāpierāda viss, gan tas, ka es spēju vadīt komandu, gan tas, ka es profesionāli izprotu to, ko mēs darām. Ja? Bija ļoti sarežģīti. Man bija brīži, kad man likās, hei, vai tiešām 24 stundas diennaktī ir pietiekami, un vai kāds grib, lai es te peldu, vai tomēr labāk, ka es noslīkstu. Ja? No otras puses, kas tev nenogalina, padara stiprāku. Ja? Tāpēc es domāju, ka ir ļoti vērtīgi kādreiz būt tajās situācijās, ka tev ir tik, ka tu esi tik varbūt ietekmējams un vājš, ja? Kad pēc tam tu arī jūties stiprāks. Vai es tajā brīdī apzinājos tik ļoti, ka es esmu minoritāte? Nē, protams, ka tas nāca pēc tam reflektējot, ka tu saproti, ka bieži vien sanāksmēs, kur es gāju ar finanšu pārskatiem, pie galda sēdēja tikai kungi, un pie galda sēdēja kungi, kas bija varbūt 20 gadus vecāki jau un pieredzējušāki nekā es. Bet kaut ko noteikti es sevī nostiprināju. Ja? Tagad, paskatoties atpakaļ, iespējams, ka tas arī varbūt norūda to empātiju un to respektu, cieņu pret cilvēkiem. Saprotot, ka katrs jau nāk ar kaut kādu savu bagāžu. Ja? Un es vienmēr saku, ja kāds saka, kā tā varēja uzrakstīt vai kā tā varēja izdarīt? Es saku, nekritizē, tādēļ, ka tu nezini, kādā situācijā tajā brīdī tas cilvēks ir. Kur viņš atrodas, ko viņš domā, kāds viņam ir prasības uzstādīts tajā brīdī, kad viņš tā rīkojas vai tā raksta. Ievelc elpu, izpūt gaisu un mēģina iekāpt viņa kurpēs, izprast to otru cilvēku. Noteikti, ka tas palīdzējis ir. Jā, tad mēs nonākam arī līdz tam, ka tu jau arī pati esi bijusi
tā citādā, vai ne? Runājot par dažādības vadību, mēs runājam par cilvēkiem, kas kaut kādā veidā atšķiras no tās majoritātes. Ja? Un tur jau nav jābūt, mums nav jānāk par kaut kādām konkrētām cilvēku kategorijām, jo mēs kā tās minoritātes vai kā tie atšķirīgie varam būt ļoti daudz dažādos veidos. Ja? Gan dzimuma ziņā, gan kompetences ziņā, gan pieredzes ziņā, gan fizisko vai kognitīvu spēju ziņā. Un es nereti sevi arī lieku priekšā kā piemēru. Kaut vai PricewaterhouseCoopers, ja? Strādājot šeit kā antropologs, es esmu lielā mērā, es tiešām jūtos daudzajā ziņā atšķirīgi, bet es jūtos labi ar to, kas man atšķirīgi. Un tas ir arī viens no tiem tādiem rādītājiem, kas liecina par to, cik lielā mērā organizācijā dažādības vadība funkcionē vai nefunkcionē. Ja? Jo tas, ka mēs visi esam atšķirīgi, tas ir normāli, tas sākuma punkts, bet vai mēs jūtamies labi tādēļ, ka mēs esam atšķirīgi, vai mēs jūtamies slikti tādēļ, ka mēs esam atšķirīgi, tur jau tad sākas tā dziļāka analīze. Un tāpēc tagad iesim tālāk, tieši parunāsim par to dažādību un iekļaušanu. Atkal varbūt izejot no tavas personīgās pieredzes, ja? Kurā brīdī tev šī tēma kļuva personīgi svarīga? Vai kad tu nonāci pie apziņas, ka tas nav tikai par statistiku un sieviešu skaitīšanu, bet ka tur tomēr ir kaut kas dziļāks? Laikam jau tas nāca ar manu pieredzi bankā, bet es jau bankā esmu 20 gadus, un bankā es sāku arī ar pilnīgi citu jomu. Es biju iekšējā audita vadītāja, kad es uzsāku 2005. Gadā savu karjeru SEB bankā. Un man liekas, ka tas arī bija tas brīdis, kad es redzēju, ka komandas ir ļoti dažādas. Jo, lai cik tas nebūtu atšķirīgi, bet PricewaterhouseCoopers īpaši finanšu revīzijā, mēs veidojām tādas ļoti standarta komandas. Jauni cilvēki iesāk, tad viņi ik pēc gada tiek paaugstināti amatā, ja, un vienmēr tev padotie vienmēr bija jaunāki par tevi, ar nelielāku pieredzi par tevi. Savukārt, ieejot bankā, es kļuvu par vadītāju, jaunu vadītāju, komandai, kurai jau bija ļoti dažādi kolēģi, ja, gan ar pieredzi bankā, gan ar pieredzi Latvijas bankā, lielāku pieredzi kā man. Un tad es pirmo reizi sapratu, tas ir citādāk vadīt dažādu komandu, un es ieraudzīju arī to, cik tas ir labi un bagātinoši, ja, ka tev komanda ir ļoti, ļoti dažāda. Un tad tas arī droši vien ir tas ceļš, kad es redzēju, ka katru reizi, kad tev ir jauna komanda, jo to komandu tu veido dažādāku un dažādos veidos, vai tas būtu dzimumi, vai tas būtu vecumi, vai tā būtu pieredze. Tu sasniedz lielākus un labākus rezultātus, ja tev komanda ir dažādota visādos veidos, un tas noteikti palīdz. Bet ir taču arī interesantāk, vai nestrādājot dažādās komandās. Un tas ne tikai tev kā vadītājiem ir interesanti, bet man liekas arī pašai komandai. Jo, lai, gribot, negribot zemapziņā, mēs rīkojamies citādi, ja mums apkārt ir dažādi kolēģi. Ja? Mēs mazliet tā kā safokusējamies, mēs sevi gribam labāk parādīt. Mēs tā kā pastiepjamies uz augšu, izdarām kaut ko ekstra solīt uz priekšu, ja, jo mēs gribam sev parādīt, tad, kad apkārt ir dažādi kolēģi. Ja mēs visi esam vienādi, īsti jau nav kur censties. Jā, un šis garlaicības aspekts ir tas, kas man kādreiz biedē, domāt par tādām ļoti vienveidīgām komandām. Pirmkārt, jau tu nevari atrast mūsdienām atbilstošu risinājumus vai pakalpojumus, jo pasaulē jau nekas nav vienveidīgs. Tev vajag arī izprast to klientu dažādību, bet arī būt komandā, kur ir ļoti liela vienveidība. Man tas šķiet mazliet garlaicīgi. Varbūt īstermiņā kaut kāda komforta zona tā ir, bet un, ja tas ilgi paliek, tad tā ir nevis komforta zona, bet tad sāks tāds nevajadzīgs iekšējs cīņas, jā, tāds gars un nevajadzīga konkurence. Jā, un tad viens ir tas, ka mēs tomēr nebaidamies un spējam izveidot komandus ar diezgan plašu mēroga dažādību. Un tālāk, ko tad darīt tālāk? Jā, jo arī pētījumi, ko mēs, protams, sekoju līdz šajā jomā nemitīgi, ir dažādi, ja, kas norāda, ka šī dažādība komandās var būt milzīga konkurences priekšrocība, milzīgs potenciāls inovācijām un izaugsmai, bet tas arī var būt milzīgs iemesls konfliktiem
konfliktiem un teiksim, kaut kādām subkultūrām vai šķelšanās mēs un viņi. Un viss jau ir atkarīgs no tā, kā to dažādību vada. Jo dažādība pat par sevi jau neko vēl negarantē. Vai ne? Atkarīgs viss ir no tā, kā šī dažādība tiks vadīta. Un tāpēc tas arī ir sarežģīts process, un tāpēc par to jārunā. Es nezinu, vai tu varētu atsaukt atmiņā vai pareflektēt par kaut kādu situāciju, kur iekļaušana vai tieši tās iekļaušanas trūkums kaut kādā veidā ir ietekmējis komandas darbu pozitīvāk vai negatīvāk. Jo tā dažādība jau ir fakts, un ļoti bieži dažādība ir, bet viņa netiek iekļauta un vadīta. Bet tajā brīdī, kad mēs sākam to dažādo potenciālu iekļaut un viņu kaut kādā veidā vadīt, tad tur rodas tas rezultāts. Jā, tāds pozitīvais, es domāju, kaut vai SEB bankas valdes komandā mums ir ļoti daudz kolēģi. Vairums mums tomēr ir kolēģi ar bankas pieredzi, bet tad mēs meklējām finanšu direktoru un drosmīgi izgājām ārpusē meklējot un pieņēmām kolēģi, kurai tāda īsti tradicionālā retail bankas pieredze nebija. Un es esmu izcili priecīga par viņas sniegumu un par to, cik ātri, viņi iekļāvās mūsu komandā. Un arī cik daudz varbūt tādu pienesumu iedod. Ja? Jo cilvēks ienākot no malas, viņš saka, kāpēc jūs darat tā, kāpēc jūs darat šādi? Savukārt tiem kolēģiem, kas bankā ir bijuši 30 gadus, mēs vienmēr tā esam darījuši, vai ne? Un šī atbilde mani nekad neapmierina, ja? Vai mēs vakar tā darījām. Tā kā es domāju, ka tieši tas, ka tu dabūni svaigu skatu, varbūt neērtus jautājumus, un nevienmēr gribās uz viņiem atbildēt, ja, jo liekas, pagad, vai tiešām mums tagad šo vajadzēja atvērt, ja, šo aspektu vai šo Pandoras lādi, bet tas iedod uzreiz tādu sarosīšanos, ja, hei, ka mēs varam paskatīties uz sevi, uz komandu no malas. Savukārt noteikti tāds varbūt negatīvi aspekti, nekad jau viņš neviens tos aspektus negrib izcelt, bet es domāju, ka tādi ļoti bieži ir, un arī tajā pašā manā bankas pieredzē noteikti ir brīži, kad kolēģi nepieņem tos, kas ienāk no malas. Man liekas, viņš tāds dīvains, ja, ko viņš man te jautā, un tur noteikti mums ir bijušas, es domāju, joprojām ir noteikti tādas situācijas, ka atnāk varbūt ne bankas cilvēks, gadu, 2 pastrādā un tad dodas prom. Ja, un tad tu saproti, ka hei, nebija kaut kas labi, ja, jo nevienmēr tas ir par to, ka šis cilvēks, ka viņam nav labs darba sniegums, bet ir par to, ka viņš nespēja iekļauties jau tajā nobriedušajā kolektīvā un komandā. Un to vislabāk noteikti var redzēt ar intervijām, ja, kas ir aiziešanas, ja bija exit intervijas. Tad, protams, ir jāpaskatās, jāpastrādā gan ar to vadītāju, gan varbūt arī pat ar visu komandu, ja teiksim, tas atkārtojas. Viens varbūt gadījums nav rādītājs, bet man liekas, ka tur ir spēkā vislabāk tas teiciens, ka tu nāc strādāt uz uzņēmumu un tu ej prom no vadītāja. Un tad, man liekas, ka tas lielais spēks uzņēmumos vienmēr ir vadītājos. Ja vadītāji ir izglītoti, vadītāji ir prasmīgi, vadītāji tiek ikdienā atbalstīti no uzņēmuma, tad arī visas komandas noteikti ir spēcīgākas. Manā pieredzē tiešām ir tā, ka vadītāji, kas paši ir bijuši to minoritāšu kurpēs, un atkal nevajag domāt par minoritātēm tikai kā etniskām vai dzimumu ziņā, minoritāte, kur tu esi bijis mazāk ietekmīgā pozīcijā, atšķirīgs. Un ja tu esi pats izgājis to pieredzi un vēl par to pareflektējis, tad tev ir vieglāk saprast, ko nozīmē arī tavam darbiniekam vai kādam komandas biedram tā sarežģītība iekļauties. Jo bieži mēs sagaidām, tad nāc un iekļaujies. Ja, bet tas jau nav tik vienkārši. Ja tu kaut kādā ziņā jūties atšķirīgs, tu jau arī vari būt introverts. Tu pat vari pārstāvēt tikpat labi to majoritāro sabiedrības daļu, bet ja tu esi introverts, tad kā panākt to, ka tu vari justies daļa no komandas, un te arī
atsaucoties uz arī par, es ik pa laikam atsaucos uz nesenu pētījumu, ko mēs veicām PricewaterhouseCoopers sadarbībā ar Alma Karjeru. Mums bija Baltijas cilvēku kapitāla darbības aptauja, kur mēs par šo cilvēku piederības sajūtu mērījām un skatījāmies, kā te darbinieki jūtās, cik lielā mērā darbinieki vēlas dažādu darba vidi. Ja? Un tur parādījās tas, ka darbinieki ļoti lielā mērā, pat līdz 90% darbinieku atbild, ka viņi grib izvēlēties tādu darba vietu, kur ir šī dažādība. Ja? Tajā pašā laikā tas rādītājs, cik darbinieki jūtās pilnībā piederību un iekļaut savās darba vidēs, tur bija tikai 29%, kas īstenībā ļoti zems. Ļoti zems, un tad no vienas puses šo dažādību. Tas padara darbu interesantāku, tas padara konkurētspējīgāku organizāciju, šī dažādība ir labi vadīta, jā, bet tajā pašā laikā panākt to, ka katrs jūtas iekļauts un piederīgs. Tas nav vienkārši, un tāpēc es šos jautājumus šķetinu. Bet kas vēl man likās ļoti interesanti, ko saka par organizācijas kultūru un kā palīdz tas, ka kāds ienāk tā teikt no malas un atšķirīgs un spēj uzdot neērts jautājumus. Tas jau tieši arī viens no iemesliem, kāpēc organizāciju kultūras, konsultantus parasti iesaka paņemt no malas, jo mēs jau to savu kultūru vairs neapzināmies. Tas ir tāpat, kā es tev tādu prasītu noraksturot, piemēram, kā tieši tu ēd. Ja? Tas jau tev notiek automātiski, kā tu ēd, tu par to vairs nereflektē. Tas, ka mēs darām lietas tā, kā mēs to esam darījuši, vai kā mēs matus ķemmējam, pilnīgi primitivizējot varbūt tās kultūras izpausmes. Un mēs jau paši vairs to nesaredzam, mēs par to nereflektējam, mēs nespējam uzdot pietiekami kritiskus jautājumus, un tad, kad ienāk šis cilvēks no malas, īpaši runa ir par kultūras analizēšanu, tad tas ir tas ideālais variants manā skatījumā. Zini, kā es domāju, ka ir jau daudz arī visādi rīki. Mēs bankā izmantojam insight aptauju. Reizi gadā tiek uzdotie darbiniekiem jautājumi, kur arī tiek uzdots jautājums, vai tu jūties iekļauts, kas tev traucē, kā tu vērtē sadarbību ar savu menedžeri, savu vadītāju, vai tu saņem atgriezenisko saiti. Ja? Un tad tieši pat arī skatījāmies pagājušā gada rezultātus visas SEB grupas ietvaros un secinājām, ka it kā mēs gribam tā kā teikt, ka mums ir vienota kultūra un vienoti tie rīcības arī pēc šīs aptaujas, kādas tad būs tās bankas rīcības. Un sapratām, ka tomēr ir ļoti atšķirīgi rezultāti pa komandām, pa valstīm, pa funkcijām. Un tāpēc tas, ko mēs darām, mēs lūdzam vadītājiem savās komandās izrunāt. Jo ir atšķirīgas atbildes, un tad, ja tu paņem savā komandā izrunāt, tikai tad jau tu saproti, kas īsti ir labs, kas īsti varbūt traucē. Tā kā man liekas, ka tās iekšējās aptaujas ir ļoti labs rīks, ja tu pēc tam ar viņām arī strādā, nevis tikai pajautā, kā ir. Jā, un te es atkāpšos mazliet uz to, ko tu iepriekš teici, ka mēs sākām sarunu, tu minēji par to vienotības sajūtu, kurā vadītāji mēdz nonākt. Kam tad ir jābūt, vai kā tu, teiksim, mēs atkal caur tavas pieredzes prizmu, ja? Kā tu raksturoti vidi, kurā tu pat jūties iekļaut darba vidē? Ja tu pareflektētu par to, ja? Teiksim, kāda izstās iekļaušu kultūru, tu par to var runāt skatoties uz darbinieku situāciju, bet cik lielā mērā tad vadītājs pats jūtas iekļauts un kam ir jābūt, lai tas vadītājs pats justos iekļauts? Jā, tā vientulība būs, man liekas, jo augstāk kāpa karjeras kāpnēm, jo vairāk tu saskaries ar to, ka tev ir brīži, ka tev ir jāpieņem lēmumu un tev nav ar ko pakonsultēties, ja? Un tie lēmumi tomēr būs tavi lēmumi un iespējams arī ilgi ar tevi dzīvos kopā. Kas man varbūt palīdz būt iekļautai, man varbūt nav tāda klasiska valdes priekšsēdētāja loma, jo man ir iespēja runāt ar saviem kolēģiem Zviedrijā, un mēs banku vadām kā Baltijas divīziju, līdz ar to man ir mana vadītāja, kas vada visas 3 Baltijas valstis, un līdz ar es varu ar viņu vienmēr konsultēties un runāt. Bet, es domāju, ka man jau, kas vadītāji jūtās iekļauts, tāpat kā jebkuram cilvēkam, ka tevi ciena, ka tevi uzklausa, ka tevi respektē, ka tev godīgi iedod atgriezenisko saiti. Man liekas, tas jebkuram ir vajadzīgs.
arī vadītājam. Neatkarīgi, lai cik augstu tu būtu tajā amatā, kaut kādā brīdī tu arī gribi saņemt atgrieznisko saiti. Jā, tas ir forši. Mums arī ir tā 360 atgriezeniskā saite. Un tad interesanti, kā tad ir, darbinieki nebaidās tev to atgriezenisko saiti dot, jo it kā atgriezeniskai saitei, manuprāt, nav liela jēga, ja viss tur tikai izcili un perfekti, vai ne? Vajadzētu jau arī spēt pateikt kaut ko arī tam vadītājam, ja, kad varbūt kaut kādas lietas var darīt citādi, kā tas ir. Un uz šo man nav laba atbilde. Jo man bieži vien ir tāda sajūta, ka vai tiešām bija tik labi, ja, un es paprasu vienam, otram, trešajam, un jā, bija ļoti labi. Un es domāju, vai tiešām, es nezinu, kā vadītājiem vajadzētu rīkoties, lai viņš iegūtu vēl godīgāku to atgrieznisko saiti, vai, teiksim, 360 grādu aptauja noteikti ir labi, jo tā ir anonīma, tu vari dabūt anonīmu to atbildi. Jā, šis vienmēr, man liekas, man paliks tāds neatbildēts jautājums. Viens gan, ko es domāju, kas ir svarīgi, ja tu saņem kritisku atgrieznisko saiti, tev ir jāspēj viņu tolerēt tā, lai tas cilvēks, kas to ir teicis, nejustos pēc tam vainīgs. Un es domāju, ka vadītājiem nevienmēr ir viegli saņemt kritisku atgrieznisko saiti. Tur droši vien ar vienu nelielu kļūdu tu vari nodarīt ļoti lielu ļaunumu, jo pēc tam neviens tev vairs neteiks kādus iespējamos uzlabojumus. Ja? Jā, un tāpēc jau ir jāmācās to atgriezenisko saiti ne tikai sniegt, bet arī saņemt. Jā, un tas nav viegli. Lielām personībām es domāju, ka tas ir ļoti grūti. Un droši vien jau, ka atceramies, kā atgrieznisko saiti pozitīvo tu dod visiem dzirdot, kritisko tu dod 1-1, tā lai cilvēks var viņu arī paņemt. Jā. Tas, kas ir tāda sāpīga tēma dažādības vadības jomā, ir taisnīgas izaugsmes jautājumi. Ja? Jo runājot par dažādības vadību, angļu valodā vienmēr tiem būtu jābūt tiem 4 vārdiem, kas ir diversity, equity, inclusion, belonging, respektīvi dažādība, taisnīgums, iekļaušana un piederība. Jo, ja mēs tos vārdus atdalām atsevišķi, dažādība jau pat par sevi fakts, mēs visi esam dažādi, ja, bet tas mērķis jau dažādības vadībai ir tāds, ka caur taisnīgu iekļaujošu attieksmi mēs nodrošinām to, ka cilvēki var justies piederīgi un līdz ar to viņi būs motivētāki, strādās produktīvāk un augs gan individs, gan organizācija un tā tālāk. Un tas, kas ļoti bieži piekliboja, tas, ka cilvēkiem, darbiniekiem, kādreiz arī vadītājiem, šķiet, ka tā izaugsme nav taisnīga organizācijā. Ja. Un arī tāpat aptauja, ko es iepriekš atsaucos, tad arī intervējot darbiniekus visās 3 Baltijas valstīs, ja cik būtiski ir iekļaujoša darba vide un taisnīgas izaugsmes iespējas, izvēloties darba devēju, tur 94% darbinieku atbild, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja. Bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka cilvēki, diemžēl, nav piedzimuši vienlīdzīgi. Mēs piedzimstam ļoti dažādās starta pozīcijās, un tam nav nekāds sakars ar tavām spējām, ja, bet tas ietekmē tavas iespējas. Un arī mācības, ko es vadu, mēs dažādos veidos izspēlējam tās dažādās starta pozīcijas atkarībā no tā, kāds tev ir dzimums, kāda tev ir tautība, vai tev ir invaliditāte. Ja? Un ļoti bieži jau mies tās identitātes dimensijas dažādas, ko mēs saucam par intersekcionalitāti. Ja, teiksim, ja tu esi sieviete, kas vēl viena audzina bērnus, varbūt tev ir citādas krāsa, varbūt tev vēl ir kāda neredzama invaliditāte, principā tas jau tevi noliek zemākā starta pozīcijā, kaut arī tev varbūt tikpat labas spējas, kā cilvēkam, kuram varbūt tā kā nav šīs intersekcionālās vai tādas identitātes iezīmes, kas tevi noliek nelabvēlīgākā pozīcijā. Un kā nodrošināt starta vai taisnīgas izaugsmes iespējas cilvēkiem ar dažādām starta pozīcijām? Tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, ar ko vadītāji cīnās. Vai tev tur ir kaut kāds padoms vai pieredze vai refleksija? Zini, kā es klausos tos procentus, ko tu nosauc, un es piekrītu, ka tie procenti noteikti tāda arī ir. Es domāju, ka taisnīgums kā taisnīgums mums katram ir ļoti dažāda definīcija. Un nezinu, vai mēs pie vienotas definīcijas nonāksim. Bet un es arī pilnīgi piekrītu, ka noteikti arī pie mums bankā
darbinieki par to diskutē, runā, un arī tajā manis minētajā insight aptaujā, ko mēs darbiniekiem jautājam, tur arī vienmēr šis jautājums tiek vērtēts ne tik pozitīvi. Ja? Vai man ir vienādas iespējas, vai karjeras iespējas, novērtējums par mani. Nu, ko mēs darām? Viens, par ko es ļoti, ļoti iestājos, nevienmēr man tas izdodas, visām vakancēm ir jābūt izsludinātām. Tā, ka uz visām vakancēm var pieteikties, nevis vienkārši mēs cilvēkus ieceļam amatos. Bet joprojām šad un tad mums kāja paslīd, un tas nav viegli, jo vadītājiem savā tur jomā liekas, ka tas taču dabīgi, vai ne, ka kāds kolēģis tiek kaut kur paaugstināts amatā. Viens ir šis caurspīdīgums atlasē. Ja ir atlase, vienmēr ir jābūt atgriezeniskai saitei. Nevar būt tā, ka tu pieteicies un tev vispār pat neviens neko nepateica. Jā, paldies, kāpēc tika izvēlēts vai netika izvēlēts kāds cits kolēģis. Ja? Tā kā iedot atgriezenisko saiti. Tad nāk droši vien nākamais, vai tev ir uzstādīti mērķi, vai tu spēj atmērīt, ko tu esi izdarījis, vai tev ir attīstības pārunas ar savu vadītāju, vai pārunās jūs tiešām arī noliekat mērķi un pēc tam arī pie tā atgriežaties, vai pārunas ir vienreiz gadā, vai tomēr biežāk, vai atgriezenisko saiti tu saņem regulāri, vai tiek nogaidīts tas gads, un tad burbulis sprākst, jo izrādās, ka veselu gadu garumā ir krāta kaut kāda kritiska atgriezeniskā saite, kas nav iedot uzreiz, un tad, protams, ka tas ir nepieņemami abām pusēm, ne vadītājiem, ne darbiniekam. Kaut kā tā, mēģināt iedot tos rīkus, ar ko vadītājs var darboties, lai varētu nodrošināt to vidi. Bet, tad, protams, tad nāk viss pārējais ap un par to, ko tu vari kā darba devējs iedot. Kā tu teici, ir dažādas starta pozīcijas. Kādam ir bērni, kādam ir varbūt aprūpējami vecāki, vēl kaut kas. Tas, ko mēs darām, mēs cenšamies pielāgot to darba vidi. Ir elastīgs darba laiks. Tu vari sākt agrāk no rīta un beigt ātrāk pēcpusdienā, vai tu vari sākt vēlāk un strādāt vakarā ilgāk. Ļoti daudzām mūsu darbinieku lomām ir iespēja strādāt arī 2 dienas attālināt, izmantot šo iespēju. Kaut kā mēģināt radīt to vidi, kurā tu vari arī sev pielāgotu darbu atrast. Ir arī lomas, kur mēs nodrošinām pusslodzi, ja ir tāda nepieciešamība, ja teiksim, ir kāda invaliditāte vai tu esi ģimenē atbildīgs par kādu jomu, ka tu nevari apvienot un nevari strādāt pilnu slodzi. Mēģināt atrast tās iespējas, cik tas ir darba devējiem iespējams, jo ne visur tu varēsi nodrošināt to iespēju, ka tu vari strādāt arī varbūt attālināt no mājas. Ja. Es domāju, ne visiem darba devējiem tas ir iespējams, arī mums ne visas lomas mēs varam pārcelt uz attālinātu darba vidi. Tad ir tas lielais jautājums, kā tad salāgot to empātiju ar augstām prasībām, ar augstiem rezultātiem. Cik lielā mērā tas vispār ir iespējams? Es pat lasīju tādu grāmatu, es nezinu, vai man ir tulkojums latviski, bet angliski viņa bija Compassionate Leadership. Es nezinu, varētu teikt, varbūt tā kā iejūtīga vadība. Ja? Un tas bija tieši par to, kā tam vadītājam justies, jo pret vadītāju ir ļoti liels spiediens. Hei, mums te bija Covid, kā jūs par mums kā darbiniekiem rūpējāties. Tagad nāk mākslīgais intelekts, kā jūs par mums, par darbiniekiem rūpēsieties. Un tu jau nosauc veselu rindu šos trendus, ja, kas tā kā liek vadītājiem justies vēl sarežģītākā situācijā. Ja, jo ir 101 prasības, ko darbinieks šodien uzstāda, saka, es vēlos, lai tā tas būtu, ja, un ko tu man vari piedāvāt kā vadītājs. Un tad vadītājiem ir atkal otra puse, kas saka, bet tev jāpiegādā arī rezultāts. Es domāju, ka viss tā jaunā līderība ir par un ap cilvēcīgumu.
Ja, ja tu spēj būt cilvēcīgs, autentisks kā vadītājs, ievainojams, pats dalīties ar to, ka arī tev nevienmēr ir pareiza atbilde, tev nevienmēr ir pareizs risinājums, nevienmēr tev ir viegli. Arī tu pats esi mamma, tētis, vecāks, bērns un tā tālāk. Mums katram ir tik daudz dažādu lomu. Būt vienkārši cilvēcīgam, nevis autoritatīvam vadītājam. Es domāju, uz to droši vien iet tās nākotnes līderības prasmes, kā tu spēj prasot no saviem cilvēkiem, joprojām parādīt arī savu cilvēcīgumu. Savukārt, man liekas, tas, ko jaunieši sagaida, viņi ļoti sagaida, ka viņu darbs būs jēgpilns. Un to es dzirdu no jaunākās paaudzes. Kāda ir tā pievienotā vērtība, kāda ir tā jēga tam, ko es daru, ja? Kāpēc mēs par to iestājamies, kāpēc mēs to darām. Un man liekas, ja tur mēs rodam labus skaidrojumus un neatrunājamies tikai, ka tās ir birokrātiskās prasības no Eiropas centrālās bankas, bet tiešām salāgojam to pievienoto vērtību ar tām prasībām, tad jau arī tā darba vide kļūst pievilcīgāka. Jā, bet vadītājiem arī velkot paralēlis ar dažādiem organizāciju auditiem, arī, ko mēs veicam, tad nereti ir tā, ka tieši te vidējā līmeņa vadītāji jūtās viss grūtāk, jo tas spiediens nāk no apakšas, no augšas, un citreiz tiek domāts, ka, teiksim, varbūt zemāka līmeņa darbinieki jūtas darba vietā sliktāk, bet pēc manas pieredzes nereti tie ir tieši vidēja līmeņa vadītāji, kuri vienkārši to spiedienu no visām pusēm ir ļoti grūti izturēt un salāgot. Tas darbinieku prasības aug, jo mēs dzīvojam principā tajā darba ņēmēja laikmetā, jo mums trūkst cilvēku resursu. Latvija tā dramatiskā pozīcijā vispār Eiropas Savienībā ar vislielāko iedzīvotāju skaita kritumu. Es pilnīgi tev piekrītu, ka tas vidējā līmeņa vadītājs ir visgrūtākajā pozīcijā, jo viņš ir visvairāk eksponēts pret darbinieku, viņam ir ar to darbinieku jāstrādā, no viņa jāprasa, un te pašā laikā augstākā līmeņa vadība jau nerunā droši vien katru dienu ar visiem darbiniekiem. Ja? Ko mēs bankā darām? Mēs veidojam tādas iespējas, ka šie vidējā līmeņa vadītāji savā starpā tīklo, viens otram uzdod jautājumus, ir kaut kāds grūts jautājums, mēs pārskatām, piemēram, atvaļinājumu procesu, ja? Kādā veidā mēs uzskaitām atvaļinājumus, kā mēs piešķiram atvaļinājumus, tā tālāk. Tas ir pārmaiņu process, kur, protams, vadītāji būs pirmie, kuriem darbinieki izteiks visas savas negācijas, jo jebkuras pārmaiņas nevienam nepatīk, ja? Vai viņas ir uz labu vai uz sakārtotāku vidi vai kā, bet nepatīk. Ja? Un tad mēs šos grūtos jautājumus liekam galdā, ļaujam vadītājiem dalīties savstarpējā pieredzē. Kā tu ar to tiki galā, ko tev jautāja, ko tu atbildēji, kā tu varēji ar to tikt galā. Tas ir viens. Otrs, es arī, es nezinu, cik tas varbūt ir tiešām vērtīgi, bet es ļauju to, ka mums ir all staff call, visu darbinieku iezvans, reizi ceturksnī vismaz, reizēm biežāk, un mēs vienmēr ļaujam uzdot jautājumus. Jautājumi var būt anonīmi, līdz ar to, ja tev kaut kas ļoti sāp, tu droši to var uzdot. Es tā kā mazliet eksponēju sevi tam, ka, es atbildēšu. Un ja man nebūs atbilde, es tā arī pateikšu. Es nevaru to tagad atbildēt, noskaidrošu, atbildēšu jums atsevišķi, bet būt atvērtam pret to, ka caurspīdīgums ir ļoti svarīgs. Īpaši, kā tu teici, šī digitālajā un sociālo mediju laikmetā, neko jau tu nevari slēpt. Ja? Viss ir caurspīdīgi un redzami. Un kas notiek vienā komandā, to tūlīt zinās otra komanda, un tur tev jābūt uz to gatavam, ka jebkurš lēmums, kurš tiek pieņemts ar to apziņu, ka to zinās visi, tev jāsaprot, jāmāk pamatot, un tev jāsaprot, ka tas lēmums darbosies nevis šodien, bet uz ilgāku termiņu. Un tas ir tas, ko es vienmēr savai komandai saku. Kā uz mums paskatīsies pēc 5 gadiem? Iedomājieties tagad to brīdi, kad jums pēc 5 gadiem jautās, kāpēc jūs toreiz tā lēmāt? Ja? Paskatīties, ne tikai no šodienas,
no tāda šodienas izdevīguma īstermiņā, bet jo mūs vērtēs. Jā. Nu, kā tu teiktu, kāds ir lielākais teiksim, dažādības un iekļaušanas izaicinājums bankā, ar ko jūs saskaraties, un kā jūs to tiekat galā? Grūts jautājums, bet es domāju, ka pašreiz mums tas lielākais izaicinājums ir bankas apvienošanas projekts, jo mēs ejam tagad tādā pēdējā finiša taisnē. Ar 27. gada 1. janvāri ir paredzēts, ka mums būs viena SEB banka reģistrēta Igaunijā, ar mītnes zemi Igaunijā, un Lietuvā, Latvijā būs filiālis. Kas it kā varbūt tikai tāds juridisks pārmaiņas, bet no otras puses, protams, tas izmaina vadības komandas, izmaina to iekšējo varbūt balansu, kas ir bijis panākts, un mazliet arī varbūt tādu kultūras maiņu. Ja? Hei, tagad mums ir viena vadības komanda priekš 3 valstīm. Tas, man liekas, būs tāds liels izaicinājums, kā panākt, ka tā dažādība tiešām ir līdzsvarā. Ja, starp 3 Baltijas valstīm, starp pieredzēm, starp vecumiem, starp to, kā mēs katrs sevi redzam, ļoti liels pārmaiņu ceļš mums priekšā. Jā, interesanti. Tāds process ir piedzīvoti un teiksim, no tāda kultūras eksperta viedokļa, ja, ko es nereti uzņemos tādās situācijās, ir ārkārtīgi interesanti. Tiešām ārkārtīgi interesanti analizēt. Es droši vien arī nevarētu savu darbu darīt tādu deksmi, man tiešām neinteresētu. Jo galu beigās jau mēs visi esam cilvēki un tā ir tā kultūra, vai ne, kā mēs domājam, kā mēs uztveram, kā mēs rīkojamies. Un kā tad salāgot, it kā pat šķietam vienas organizācijas ietvaros, ja, integrēt tās kultūras. Tas ir, manuprāt, ļoti interesanti. Tā kā vēl jums veiksmi. Bet es vēl atceros, un man nāk prātā PricewaterhouseCoopers, jo tajā brīdī, kad es pārcēlos uz Londonu, 2000, man liekas, tas bija gads, tad jau kaut kādus pāris gadus Coopers un Lybrand bija apvienojies ar Pricewaterhouse, un bija jau jaunā organizācija. Pēc 2 gadiem Londonas birojā visi partneri joprojām izvēlējās sev menedžerus ar attiecīgās piederības CV. Ja? Un arī man, negribot atbraucot no Latvijas, visi partneri, ar ko es strādāju, bija bijušie Coopers un Lybrand partneri. Hei, 2 gadi bija pagājuši. Ja? Tā kā tas ir liels ceļojums. Bet jums ir arī mātes organizācija, ja? Mātes banka Zviedrijā. Cik lielā mērā viņi, teiksim, diktē vai iedvesmo vai motivē pievērsties dažādības un iekļaušanas jautājumiem un ko viņi, vai kaut kādā veidā maina jūsu redzējumu par to dažādības un iekļaušanas būtiskumu un nozīmīgumu? Es domāju, ka tas ir milzīgs pluss, ka mēs esam lielākas organizācijas daļa, jo to kopējo politikas procesu noteikšanas instrukcijas rāmi jau tomēr iedod grupas ietvars, un mēs tad pielāgojam to, ko mums varbūt vajag uz vietas. Bet atkal, tas nāk pamazām. Nav jau tā, ka mēs pieņēmām politiku un tagad mēs esam iekļaujoši. Ja? Es domāju, tas nāk pamazām un tas nāk tādiem maziem soļiem, ik pa laikam redzot vai kaut kādus rakstus vai kādus podkastus vai pamainoties ar kolēģiem, pastrādājot Zviedrijā, atbraucot atpakaļ. Tā kultūra iesakņojas. Bet tas ir milzīgs pluss. Es jau kādreiz pat jūtos, ka es nenovērtēju to realitāti, ka es mazliet varbūt arī dzīvoju tādās siltumnīcas apstākļos, ja, jo zviedru kultūra ir par iekļaušanu, par uzticību, par respektu vienam pret otru. Un reizēm man ir tāds sajūta, hei, vai es vispār saprotu, kas notiek ārpus tās kultūras. Bet noteikti mēs daudz mācāmies savstarpēji. Bet jūs tad arī ieviešat konkrētas prakses, kādas jau ir Zviedrijā, vai jūs kaut kā viņus mēģiniet pielāgot kontekstam? Es domāju, ka mēs pielāgojam kontekstam, jo tie biznesa modeļi arī ir atšķirīgi. Zviedrijas banka strādā Zviedrijas tirgu, un viņi tomēr strādā galvenokārt uz uzņēmumiem, un tā ir viņu tā lielākā pieredze un zināšanas, kā strādāt ar uzņēmumiem. Savukārt šeit, Baltijā, mēs
esam ar lielu filiāļu tīklu, ja, ar privātpersonu apkalpošanu, kas atkal prasa mazliet citādākus tās ikdienas prakses. Bet jā, es domāju, ar to pielāgošanu un arī liela organizācija, tev visu laiku jāatcerās, ka ir iespējas, nezinu, mēs varam 5 cilvēki aizbraukt uz kaut kādām kopīgām mācībām, kas ir visai grupai, bet mēs šeit Latvijā esam 1000 cilvēki, ja? Un tad tiem 5 cilvēkiem ir jāiedod tā iespēja atnest atpakaļ to kultūru. Un tas, man liekas, ir nemitīgs darbs, kādā veidā to rezonansi panākt, ka no viena cilvēka tev atnāk atpakaļ plašāka ietekme. Ja kāds ir bijis kādās labās mācībās, vai tu spēj iedot viņam to platformu, lai viņš tās mācības un to savu pieredzi un savus ieguvumus padalās atkal tālāk ar pārējiem kolēģiem. Ik pa laikam mēs kaut ko darām. Jā, ir, teiksim, kaut kādi ļoti labi kursi, kur mēs esam spējīgi aizsūtīt tikai dažus kolēģus uz Zviedriju, tad mēs pēc tam palūdzam to kursu arī Baltijā novadīt, kas ir iespējas. Brīnišķīgi, jā. Jā, jo tā kultūra, tāpat kā iekļaujoša organizācija, nekad nav gatava, tāpat kā Rīga, vai ne? Tev jau nemitīgi pie tā jāstrādā, un nepienāks tā diena, ka tu varēsi pateikt, jā, tagad mums ir gatava kultūra, jā, tagad ar šito vairs nestrādāsim. Jā, redz, un tad banka arī, es tev uzdevu ļoti plašu spektru jautājumus, bet arī īpaši skatoties kā antropologs, banka jau arī pati par sevi ir kaut kāda kultūra ar kaut kādu konkrētu lomu sabiedrībā, jo no vienas puses, protams, ir bizness, ja, un ir jāpelna nauda privātā sektorā, tas ir pilnīgi normāli, bet savā ziņā, pat lielā mērā banka ir arī kaut kādā veidā, iespēju ietekmētāja, vai ne? Un cik lielā mērā tad, tu pat jau minēji uzticēšanos, ja, banka ir jāveido ilgtermiņa uzticēšanās ar sabiedrību, cik lielā mērā to ir viegli darīt vai grūti, jā, jo tur arī kaut kādā iekļaušanas prizmē ir jābūt, lai tas cilvēks uzticētos. Vai tas ir tiešām plašs un grūts jautājums. Mēs, SEB banka, SEB grupa, visi ir nospraudusi savu latviski kā tulkotos mērķis, bet angliski mēs sakam purpose, kas, manuprāt, ir mazliet plašāk kā mērķis. Un mums tas, tā vīzija, tas mērķis ir noteikts, ka mēs atbalstam ar savu pieredzi un savu kapitālu, ja, savām finansēm, savu padomu, sabiedrību, lai tai būtu labāka nākotne, ja, priekš nākamajām paaudzēm. Man liekas, tas ir tas, par ko mēs tiešām arī iestājamies, lai mēs spējam veidot labāku dzīvi nākamajām paaudzēm ar to, ko mēs šodien varam piedāvāt. Finanšu resursus un savu padomu, savas zināšanas. Vai mums tas izdodas vai neizdodas, droši vien ne man par to spriest, bet mēs tiešām darām ļoti daudz, piemēram, finanšu pratību. Man tiešām sāp sirds, ja es redzu, ka iedzīvotājiem nauda stāv kontā un neko nepelna, un tā nauda varbūt varētu pelnīt, ja ir tādas situācijas, kad ir varbūt vairāk tie līdzekļi. Un tas ir tas, par ko mēs iestājamies, lai to sabiedrību padarītu turīgāku. Mācīt, skaidrot, caur uzticību, caur pieredzi, caur saviem stāstiem, kā tu vari krāt, kā tu vari ieguldīt, kā tu vari tai naudai likt strādāt, lai viņi būtu izmantot. Mēs veidojam ļoti daudz caur jauniešiem. Piemēram, investoru klubā pagājušajā gadā mēs bijām uz jauniešu skatu, ja, un mācījām ieguldīt jauniešiem tur. Mums ir skolu vēstnešu programma, kas, man liekas, ir vispār super princips. Apmēram 100 jaunieši piesakās skolu vēstnešu programmai. Mēs viņiem izstāstam tādus pamatprincipus finanšu pratībai, un tad šie jaunieši iet atpakaļ uz savām skolām un stāsta to savām klasēm. Savukārt mēs viņiem esam iedevuši savus kolēģus kā mentorus. Jaunieši nāk atpakaļ un saka, šitas man neizdevās. Es nevarēju to izstāstīt. Mēs palīdzam sagatavot tās lekcijas un turpināt stāstīt. Jaunieši ir tas segments, uz ko man ir vislielākā cerība, kad iedodot jauniešiem, viņi pirmkārt paši būs gudrāki, otrkārt viņi arī tad savām ģimenēm, vecākiem un pārējiem apkārt var to ziņu nest.
Nu, tā kā, jā, es domāju, ka tā misija mums ir milzīga. Ietekme droši vien ir milzīga. Nu, viens ir tā, kā es tagad teicu, tā finanšu pratība, otrs ir arī ekonomikas finansēšana. Jo, nu, jā, tik daudz, cik droši vien mēs spējam nofinansēt, tik daudz arī ekonomika spēja attīstīties un augt. Un tur jau ir arī liels uzticības kredīts, jā, vai kaut vai mājokļa kredītu, vai tu aizņemies mājokļa kredītam no jebkura aizdevēja, vai tu aizņemies no aizdevēja, kuram tu arī uzticies, ka tad, ja tev būs problēmas un tev vajadzēs atbalstu, ka jums būs labs dialogs. Es vienmēr saku, aizņemoties mājokļa kredītam, tu jau faktiski tā kā vēlreiz ej laulībā, jo tas ir ilgtermiņa process. Un visādi var būt pa ceļam. Ja? Un jā, un tad mēs nonākam pie, manuprāt, tādu grūtu jautājumu, bet vienalga es gribētu tu pajautāt, vai ne, nu ir no vienas puses ar uzticēšanās, no otras puses ir tas risks, vai ne? Un, protams, ka bankās jau arī noteikti kategorizēti klienti pēc dažādiem kritērijiem, ja? Un kā tad, cik uzmanīgam jābūt, kā panākt to, ka, lai tā klientu kategorizēšana nepārvēršas kaut kādos morālos spriedumos un aizspriedumos, jo mēs visi esam aizspriedumaini dažādos veidos, un tie aizspriedumi, kā no stereotipa mēs nonākam līdz aizspriedumam, un aizspriedumam līdz diskriminācijai nereti, ja? Un ņemot vērā to sociālo nevienlīdzību, protams, ka bankai tas nav vienkārši tā loma, bet vai kaut ko var darīt, lai šī klientu kategorizēšana nepārvēršas kaut kādos morālos spriedumos un aizspriedumos? Tagad, Agnes, vai tikai tas nav arī aizspriedums, ka mēs kaut ko kategorizējam? Jā, redzi, ļoti labi, ka tu man jautā pretī. Jo es domāju, ka nav gluži tā, ka mēs kategorizējam klientus, kas radītu kaut kādus aizspriedumus. Protams, man liekas, ka šodienas lielākā sāpe ir finanšu krāpniecība, un bankai tur ir ļoti liela loma skaidrot, stāstīt, atturēt klientus no iesaistīšanās finanšu krāpniecībā. Un, lai cik tas nebūtu bēdīgi, mēs redzam, ka tie klienti, kuri cieš no finanšu krāpniecības, cieš atkārtoti. Mēs cenšamies skaidrot un palīdzēt, un kaut kas tur tajā visā ir. Bet liela sāpe, kur es pat nezinu, kā izstāstīt, tā saucamie naudas mūļi. Ja, jo finanšu krāpnieki, protams, ir gudri. Viņi izmanto ļoti daudz cilvēkus, kur varbūt nav tik izglītoti, kur varbūt nesaprot to ko viņi izdara. Ja, un paši sēž klusi noslēpušies, un līdz viņiem īstajiem finanšu krāpniekiem droši vien nemaz arī tiesības sargājušās iestādes netiek. Bet savukārt tie iedzīvotāji, kuri tiek izmantot kā naudas mūļi, ja, tad šo krāpnieciski iegūto naudu vai nu izņemt skaidrā naudā, vai caur savu kontu pārskaitīt vēl kaut kur tālāk, tos mēs visi redzam, jo viņi ir caurspīdīgi ieraugāmi. Un tad gan, ja mēs, teiksim, esam šādus klientus identificējuši vienreiz un izskaidrojuši, un mēs redzam, ka tas atkārtojas, tad gan mums rokas ir pa īsu turpināt viņus iekļaut mūsu klientu lokā. Tas ir kaut kas, kur droši vien mums kopā sabiedrībai būtu vairāk par to jārunā, jo tādu ir ļoti daudz, īpaši jauniešu, ka viņi neapzinās, ka viņi faktiski ir krimināli sodāms procesa sadaļa. Bet savukārt atkal, man liekas, ka mēs darām daudz, lai atkal varbūt veicinātu, kā tu teici, sociāli dažādo grupu iekļaušanu. Piemēram, mēs redzam, ka sievietes ir atturīgāks investēt. Tā tas ir. Sievietei vairāk vajag to mazāk risku, ja, vairāk uzticēšanos, ka man pietiks un ka man neriskēt ar savu naudu, ja, saplānot un turēt naudu parasti kontā, nevis ieguldīt kaut kādos vērtspapīros vai fondos. Tad mēs ļoti daudz darām arī, piemēram, ar Novators palīdzību un Novators platformu. Ejam un stāstam un skaidrojam, kā tu vari ieguldīt un kā tu vari ar savu naudu rīkoties pareizāk, kā sastādīt budžetu, ja? Iekļaujot arī sievietes tajā apritē, kas ir varbūt tāda riskantāka un bieži vien kungiem vairāk saprotam un pieņemam. Ja? Tā kā tādas lietas mēs darām. Bet ir ļoti daudz dažādi jautājumi, bet
tas nekādā ziņā nenozīmē, ka mēs kategorizētu, piemēram, savā bankā un teiktu, ka jā, šī sievietes vienā kategorijā vai, teiksim, ar kaut kādiem ienākumiem otrā kategorijā. Nu, nē, un man liekas, mums ir arī ļoti liela loma, ja mēs atsakām, piemēram, to pašu mājokļu kredītu, ļoti liela loma paskaidrot, kas būtu jāizdara, lai tu varētu to kredītu iegūt. Vai varbūt mēs varam paskaidrot, cik lielu summu tu vari aizņemties. Ja tu šodien gribēji aizņemties 100 000, tā ienākuma tev to neatļauj, tu vari aizņemties, piemēram, 50 000. Nu, tad arī cilvēkam rodas kaut kāda sapratne, kā tā banka vērtē un kā tas notiek. Nu, tas skaidrošais darbs ir ļoti svarīgs. Bet cik ļoti interesanti arī šo visu dzirdēt, jo tas nozīmē, ka jūs arī strādājat uz to, lai mazinātu to finanšu ievainojamību sabiedrībā, dažādās sociālās grupās. Cik tas, es saprotu, ka tomēr ir diezgan liela apjoma darbs, ko banka veic. Tas ir milzīgi apjoma darbs, un tad ir jautājums, cik ir tā kapacitāte un spēks to darīt. Un, kā es teicu, man liekas, mēs ļoti daudz strādājam ar jauniešiem, un es tajā redzu milzīgu potenciālu jaunajā paaudzē. Mēs arī jauniešus aicinām palīdzēt vecākā gadagājuma cilvēkiem ģimenēs, teiksim, atturēt no tās pašas finanšu krāpniecības. Arī savus darbiniekus mēs vienmēr aicinām un sakam, hei, padomā par savu ģimeni, vai tev ir kāds, kuru var viegli ievainot, varbūt izstāst viņam šo stāstu. Jautājums, cik mēs varam. Bet, protams, atceramies to vienkāršo patiesību. Katrs sākam ar sevi. Ja? Bet vai tu teiktu, ka šos dažādības un iekļaušanas principus var arī piemērot, teiksim, kreditēšanā? Izsniedzot kredītu? Es domāju, ka noteikti. Noteikti, jo, redz, mēs jau visi domājam vienmēr, jebkuru lēmumu pieņemot, mēs vienmēr pieņemam caur savu prizmu. Man ir kaut kāda pieredze, un tad es balstos tajā pieredzē, un ar to pieredzi es arī rīkojos. Vai ne? Un negribam pieņemt, ka tā pieredze nevienmēr ir tā kā copy-paste pielietojama visiem. It īpaši bankas darbinieki. Mēs visi esam darba ņēmēji. Līdz ar to mēs domājam, ka arī visiem kredītņēmējiem būtu labi būt darba ņēmējiem, saņemt kontā vai ne algu un skaidri saprotami mēs varam izvērtēt. Tā tas nav. Ir dažādas kategorijas, vai ne? Ir pašnodarbinātie, ir mākslinieki, kas saņem honorārus. Nevienmēr Latvijā, kādreiz ārzemēs. Ja tev jābūt ir elastīgam. Mums noteikti ir viegli domāt par tradicionālu ģimeni, ja? Un iedot mājokļu kredītu tradicionālai ģimenei, kur ir sieva, vīrs, bērni, nav, ja? Un teiksim, bet nevienmēr ģimenes ir tradicionāls ģimenes. Ja? Mums ir ļoti dažādi. Ir partneri, kur dzīvo kopā un arī grib būt līdzaizņēmēji. Un to mēs darām, mēs par to runājam un cenšamies darīt. Nevienmēr likumdošana mūs atbalsta, bet tas ir arī tā lieta, kas mums visiem jāmācās. Nevienmēr domāt, ka visur ir tā, kā es esmu pieredzējis redzēt. Jā, tam tradicionāli ģimenēm. Jo statistiski jau gan arī sanāk tā, ka tipiskākā ģimene Latvijā ir sieviete viena, kas audzina bērnus. Un tas jau arī tā sava veida klientu segments, vai ne? Arī, jā. Mēs esam ļoti daudz dažādas jautājumus izrunājuši un plašu spektru. Tad varbūt mēs pamazām tuvojamies noslēgumam. Un tad varbūt noslēgsim ar to pašu, ar ko sākumā mēs runājam par taviem līderības pirmsākumiem, ja kas tev veidoja kā līderi. Skatoties uz mūsdienu jaunāko paudzi, kā tev šķiet, ko mūsdienu jaunā paudze sagaida no līderiem? Cilvēcību, atvērtību. Droši vien arī cieņu. Mēs te daudz runājam par iekļaušanu, kas, man liekas, nāk cauri visam tam tai cilvēcībai. Ja? Es domāju, tādu uz cilvēka vērstu līderību noteikti. Un kā tev šķiet, kā mums, varbūt ne gluži man un tev, bet kopumā Latvijā, kā mums ar to iet? Un kam būtu jāmainās, varbūt tuvākās 10 gadus laikā, vai 5 gadus, tā tik strauji viss mainās, ka jau 10 gadus vairs nevar plānot uz priekšu.
Vai, kam būtu jāmainās? Nu, es domāju, ka pamazām jau organizācijas mainās, un noteikti tu runājot ar organizācijām arī redzi, ka arvien vairāk mēs ejam prom no tā autoritatīvā vadības stila, no hierarhijām, kas tiek sazīmētas organizācijā. Mēs ejam vairāk uz tādu līdzenāku organizāciju, jā, ar mazāk, teiksim, hierarhiju. Ja tu atnāktu ciemos pie mums uz banku, tad tu redzētu, ka valdē, piemēram, ir tieši tādas pašas darba vietas kā jebkuram citam kolēģim. Un es joprojām dzirdu no citiem vadītājiem jautājumu, vai tiešām tev nav savs kabinets? Nē, nu tiešām man nav savs kabinets, man pat nav savs galds, jo mums bankā ir pieņemts, ka mēs rotējam un sēžam tajā vietā, kur ir tanī dienā brīvs galds. Ja? Nu, tā kā es domāju, jāsāk katram ar sevi, ar to, ka mēs kā vadītāji arī esam daļa no organizācijas, mēs rādam to piemēru ar savu rīcību. Jā, lead by example, jā, tas angļu valodā tas teiciens. Nu, un tad pēdējais jautājums šodien, kādu šo kultūras un līderības mantojumu tu vēlētos atstāt savā organizācijā un, iespējams, arī sabiedrībā? Tu esi tomēr bijusi ļoti redzama un joprojām esi ļoti redzama līderi arī sabiedrībā. Kas ir tas, ko tu gribētu, nu, tiešām, lai paliek? Nu, zini, ka viens cilvēks nav darītājs, ja? Un, protams, ka es varu teikt, es gribētu, lai par mani runā, ja? Bet es noteikti tā nedomāju, ka es kaut ko varētu atstāt. Es domāju, ka tās pēdas paliek organizācijā kopā. Tas, ko mēs esam kopā iedzīvinājuši, iedibinājuši, to kultūru kaut kādu radījuši, tam jāpaliek, tam jādzīvo, protams, pielāgojoties atkal nākamajiem jaunajiem laikiem, bet kaut vai, lēmumu pieņemšanā vai, teiksim, tādā caurspīdīgumā vai kā mēs par to domājam un runājam, to es gribētu, lai tas paliek. Un otra lieta, ko es ļoti gribu un nevienmēr sanāk laika tam un par to padomāt un strādāt, bet tiešām palīdzēt attīstīties un augt jaunajai paaudzei. Piemēram, mana Vītola fonda stipendija man silda sirdi, ka es redzu, ka tie jaunieši mācās un attīstās, un ja viņi var paņemt padomu no mums, vai jebkura mentora programma, kur es esmu, piemēram, sievietes drošībai, man ir iespēja būt par mentori, šoreiz bruņoto spēku vienai līderei. Tā kā, tas, ka tu vari iedot nākamai paaudzei savu pieredzi un iedot tā, ka tā pieredze var tikt arī izmantot. Jā. Tas, man liekas, ir tas, ko es varu kā persona atstāt aiz sevis. Brīnišķīgi, jā. Tas arī gribētu papildināt no savas puses, ka tas ir tas, kas man lielā mērā dod tādu cerību un arī ļoti labu sajūtu par Latviju kopumā. Jūs arī šogad sāku vadīt mācības iespējamās misijas ietvaros. Mēs vadām šeit no PricewaterhouseCoopers arī par iekļaujošu uzvedību, ja, par iekļaušanu un strādājot ar jauniešiem. Tie ir 12 klašu vai vidusskolas jaunieši. Man rodās tik labi sajūta, jo es redzu, ka tā jaunā paudze tiešām ir tik atvērta un zinātkāra un tiecas pēc tās jēgpilnības un ka tur ir tas vērtību fundaments, ja, kad arī tu neesi varbūt gatavs pieņemt to, kam tu vispār nepiekrīti. Ja, ka tev ir tas mugurkauls un tev ir tās vērtības un tas dod tādu gandrību sajūtu, jā. Vienlaiz lielu gandrību sajūtu, kā strādājot jau ar tādiem nobriedušiem uzņēmējiem, jā. Kad strādā ar vidusskolniekiem, ļoti, ļoti labi sajūtu. Jā, es domāju, vispār nākotnē jau tie darba kolektīvi arvien vairāk būs tādi, kur tev ir 4, pat varbūt 5 paudzes vienā darba kolektīvā, un tas arī to dažādību un to virzību dod super labu. Jā. Un tas var arī dot tos impulsus tam pašam līderim, kā tad pašam jāmainās līdz tam laikam, ja, jo to es arī redzu organizācijās nereti, ka darbinieki tiek sūtīti uz mācībām nemitīgi un līderim, vai nav laika mācīties, vai varbūt neuzskata, ka man jāmācās, ja, un tad tu tā kā paliec varbūt tur, kur tu esi, kamēr tie darbinieki strauji mainās un aug, tā ir varbūt atkal vēl lielāka tēma citai sarunai. Mēs mazliet jau pieskārāmies, jo es jau teicu, man liekas, ka tu nekad neesi gatavs. Tev vienmēr ir jāapzinās līderis, tu būsi tad, ja tu mācīsies. Jā.
Paldies, Ieva. Liels paldies Ievai par interesantu sarunu. Paldies klausītājiem, skatītājiem par klausīšanos. Tātad sarunā šodien piedalījās Seibankas vadītāja Ieva Tetera, sarunu vadīja es, Agnes Cimdiņa, biznesa antropoloģija un PricewaterhouseCoopers dažādības un iekļaušanas prakses vadītāja Baltijā. Paldies!